Sveiciens visiem! Šodien esmu Zāģera maskā, šodien ejam zāģēt kokus. Paradoxāli, ka vakardien bija video par to, ka jāiestāda koki, un šodien ir jānozāģē kāds koks. Un neko, es tādu cepuri neesmu vilcis iepriekš. Izskatās, ka viņa tā kā uzliktos galvas būtu, jo tur ir ļoti liela astarpe starp augšiņu un starp galvu. Austiņas neizmantoju, jo man būs elektriskais zāģis, sietiņš priekšā, bet sajūta laba, tāda droša diezgan. Iepriekš esmu zāģējis bez maskas ar brillēm, un tad viss lido sejā. Šodien izdomāju izmēģināt šitādu te variantu. Un zāģēsim mēs alkšņu puduri, to ir pārslēgšu. Zāģēsim mēs kokus šajā te pudurī, jo daudzi jau ir pietiekoši lieli. Un tagad ir pēdējais laiks zāģēt, kamēr ir ap +5 grādi ārā, koki vēl nav modušies. Nav sākušas viņiem sulas iekšā tecēt, tikmēr jāpaspēj kāds jānozāģē. Pēc tam izmantosim tos kokus kā celtniecības materiālus. Apskatīsimies, kuri šeit tādi smukāki, taisnāki un vecāki. Tos mēs izzāģēsim. Varbūt, ka tos. Tagad es apskatīšos un izlemšu. Noskatīju pāris kandidātus no šejienes un no šejienes, un tad iesim kaut kur dziļāk iekšā un uz to malu. Apskatīsimies. Zāģēju kokus ar šo motorzāģi. Makita elektriskais motorzāģis ar 2 baterijām. Izmantojam jau kādi 5 gadi. Darbojās ideāli. Tā. Nu aiziet, sākam. Tā, nu pirmais etaps ir pabeigts. 8 koki nozāģēti. Un tagad viņus vajadzēs atzarot un sagarināt. Viens koks bija tāds baigi aizdomīgs, gāzās tieši virsū. Labi, ka bija aiz kā man aizslēpties. Tā forši, viss labi sanāca. Un būs materiāli, ar ko uzcelt kādu nojumīti vai lapenīti, vai kādu konstrukciju, citu, kas saimniecībai noderīgi. Tā, nu ok. Tagad tad atzarošanas process. Tā, visi koki ir atzaroti. Tagad vajadzēs sagarināt viņus. Domāju, ka garināšu pa kaut kādu 3 metri, nu plus mīnus.
es skatījos un pareiķināju, ka tas tāds izdevīgākais garums būtu. Un tad, ja nu gadījumā vajadzēs kaut ko garāku, tad atnāks un paņems te. Tā ka sākam garināšanu. Lūk, darbiņš ir pabeigts. Visi baļķi ir sagarināti, sakrāmēti. Diezgan smuki sanāca, daudz taisni baļķi. Ir arī, protams, tādi zaraini, bet ļoti daudz arī laba materiāla te sanācis ir. Un te var arī redzēt, ka jo resnāks baļķis, jo lielāks brūnums viņam ir vidū, kas ir jau sabojājies koks. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc alkšņi ir jāzāģē, jo viņi ar vecumu kļūst sapūši vidū, un tad viņus vairāk nevar izmantot. Šeit arī var redzēt, kāda te brūnumi tiem resniem kokiem visiem. Te un te. Bet jo tievāk koks, jo viņš smukāks. Tāds, kas ir ap 10–15 cm, tiem ir vēl brūnumi. Bet tas, kas ir zem 10, tāds kaut kāds 8 cm, tie izskatās ļoti labi. Tā. Nu, lūk, 8 koki šeit bija, un te jau sanāks daudz materiāla nākamajiem projektiem, vai no šajā vasarā, vai nākamajā vasarā. Tagad tikai jāpagaida, lai viņi izžūst kārtīgi, tad nomizosim un izdomāsim, kā viņus pielietāt, jo variantu jau ir daudz. Ideja ir ļoti daudz, kā saka. Tagad tikai jāpagaida un pēc tam jādara. Savukārt visi šie zari, kas te palika, lielāki un mazāki, lielie aizies uz malku un mazie uz šķeldu. Un malkai būs forši grillēt, varēs kaut ko uzklupināt vai pagrillēt. Nu, lūk, tātad šīs dienas darbiņš aizņēma kādas stundas 2–2,5 kopumā, bet ir izdarīts. Nu, tikai jānovāc šitais un būs ok. Tā ka koku zāģēšana nav tas grūtākais darbs. Grūtākais ir samērīšana, sagarināšana, pārvietošana un tad novākšana, izžāvēšana un tad sagatavošana. Tā var pielietot. Lūk, atstājām ļoti daudz vēl, protams, te nākamajiem gadiem. Materiāls te ļoti daudz būs. Ok, tad jau redzēsiet kādā no nākamajiem video, kā mēs šos materiālus pielietosim. Lai veicās!